aiziet vaļā otrais retrīts live šogad. Un mūsu otrais viesis būs šodien Juris Bērskalns. Gaidīsim, kamēr Juris pievienojās. Ceru arī, ka jūs mani labi dzirdiet. Redzu, Juri, ka tu ienāc. Tūliņas mēģināšu tevi uzaicināt. Tā. Tā, sūtu uzaicinājumu. Tikā tu viņu saņēmi. Šodienas tēma būs par dažādām praksēm garīgai izaugsmai. Čau, Jurit, tu esi klāt. Mums šorīt sanāca ļoti ātri. Tikko jau stāstīju, ka tu esi mums šogad otrais live viesis. Un parasti mēs tos laivus arī nosaucam daudz maz fokusējoties uz tām praksēm, pa kurām tajā dienā mēs runājam. Šodienas laivs vairāk saucās prakses garīgai izaugsmai, jo tiešām dari daudz un esi darījis daudz. Un mēs par to visu tā nevarējām salikt smuki uz vienu slaidu, tāpēc tas nosaukums tāds apjomīgāks. Tu mūsu mājaslapā arī esi ar enerģētiskajām praksēm, ciguna, reiki, arī vispār ar dziedniecību un konsultācijām garīgai izaugsmai. Tev ir arī sava autortehnika tā kā masāžai. Un par to visu, es domāju, mēs varētu parunāt arī sīkāk, bet tiešām tu esi diezgan labi zināms arī, man liekas, mūsu tajā garīgajā un pašizaugsmes vidē. Un sveiciens Jurim no Kaspara. un varbūt sāksim vienkārši ar to, kā tu vispār līdz tam nonāci. Jā, vēlreiz labrīt Signe un pārējiem, kas skatīsies mūs un skatās. Tas stāsts ir īstenībā ļoti interesants, jo es ļoti daudzus gadus strādāju ārzemēs, nedzīvoju Latvijā praktiski, tikai braukāju. Un tas bija no 20 gadiem līdz 31 gadam. Un man tur bija savs uzņēmums Nelijās, kur es tur darbojos un pelnīju savu naudiņu. Viss bija dzīve tā kā pa zaļu zaru, varētu tā teikt. Un tad vienā dienā aizgāju pagulēt diendus, tā bija oktobra pēcpusdiena, un pamodos. Un tā sajūta bija galvā tāda, it kā tur izmazgāts smadzenes, tik skaidra, tik šķīsta, varētu teikt, uz to brīdi, kad es smēķēju tanī laikā un lietoju arī alkoholu, kā jau normāli celtnieki to dara. Un tanī dienā es arī pārstāju smēķēt. Vienkārši gribēju iziet ārā uz smēķēnu, tas paskatījos un tas aromāts iesiet tā degunā, kad es šito es vairs negribu savā dzīvē. Un tad kaut kā intuitīvi es gāju uz to, kad es sāku mācīties reiki. Un tā es aizgāju līdz reiki meistaru pakāpei, praktizējot un darbojoties. Pa ceļam es uzzināju par to, kas ir ciguns, tad es iepazinos ar Mairu Gūtmanu, un viņa bija man skolotāja ciguna un teici. Un tā tas ceļš sākās ar šīm divām interesantām praksēm, jo kaut kur iekšā bija aicinājums par to, ka es esmu dziednieks. Un laika gaitā, protams, attīstījos un mācījos tur astroloģiju, numeroloģiju, priekš sevis tīri, nevis lai citiem daudz palīdzēt, bet vairāk tā kā sevis iepazīšanai. Un tad es sapratu, ka tas potenciāls vienkārši iedzims manī iekšā, un tas zvaigznēs ir ielikts, ka ir jāiet un jāpalīdz cilvēkiem. Un tā vispusīgā uztvere, kas man pašam personīgi ir, kas dažkārt to ir arī kā traucējums, un dažkārt atkal ir kā liels virzītājspēks, varētu tā teikt. Tas ir bijis tas, kas virza uz daudzpusīgu uztveru un attīstību. Un tas ir bijis līdz tādai stadijai, kad jau pa 14 gadiem dzīvojot tikai pašpilnveids procesā un dzīvojot kā dziednieks, kā treneris, kā masīvieris. Tagad jau arī sācis gleznot esmu, kas vispār priekš mans pašiem ļoti liels kosmos, jo skatos pats uz to, kā tas notiek un kā tā izaugsme notiek. Un tas saprot ar katru dienu, kad attīstība nebeidzās, viņai vienkārši vajag ļauties. Nav pareizās tehnikas, visas tehnikas ir pareizas, tikai kā mēs viņus uztveram. Un tā tas ceļš man ir novedis līdz ļoti daudz dažādiem certifikātiem, kas ir pieaugušo interešu izglītības nozari. Jo sociālpolitiskā izglītība nespēja man piedāvāt to, kas interesē tieši man, tādā manai interesē, manai iekšējai harmonijai. Un
protams, ka, ja ietu salīdzinoši tādā izglītības sistēmā, viņi noteikti atvieglot kaut kādā dzīvē to ceļu un virzību pa sociālo dzīvi un piedrības vietas meklējumu kā tādu, bet tur var arī zaudēt unikalitāti, jo viņa tiek aprobežota no dažādiem konspektiem, kuru mēs it kā jau pieņemam kā normu, un pēc tam mēs arī vairs neredzam tālāk par viņu. Tas arī citreiz izkropļo to iekšēju intelektu un arī intuīcijas sapropļo. Un tāpēc, es gāju varbūt to grūtāko ceļu priekš sevis, bet atkal tas ir vērtīgs ceļš priekš citiem, kad, ja mēs sākam runāt un dalīties ar to, ko mēs zinām, saprotam, pieredzam, jo, cik saprotat, pieredze ir tā svarīgākā. Kaut kā tā tas ir sācies. Tu arī pieminēji vienu lietu, kas man likās interesanti, ka tu jau ātri vien arī, droši vien arī astroloģijā, numeroloģijā, to ļoti labi var redzēt, tu saprati, ka tev ir tās dziednieka aicinājums, dziednieka dotības, un no tā, ko tu teici, izklausījās, ka tu to tā kā varēji ļoti viegli pieņemt. Es savukārt zinu, ka tas gan vairāk arī runājot ar sievietēm, ka pat, kad viņas nonāk uz šī ceļa un ir tas aicinājums, ir tā gribēšana, ir visi arī ārēji apliecinājumi, ka šis ir tas ceļš, bet tomēr ir tās milzīgās bailes, nedrošība iet tajā, vai tas tiešām kā tu uz mani skatīsies, kā tu uz mani pieņems, kā tas bija tev, jo no tā, ko tu teici, izklausījās, ka tu diezgan skaidri saprati, ok, tas ir tavs ceļš un tu tur virzies. Ja, man ir divas lietas, ko es pats personīgi sev esmu sapratis. Man ir ambīcija un man ir darbspēja. Un tā, ka viņas saliek kopā, tad zūd kaut kāda daļa noteikti ar bailēm cilvēkā iekšā. Tas dod atkal motivāciju kustēties uz priekšu. Parasti jau mums ir tās bailes, tā kā tu minēji, bailes iet, uzdrošināšanās, sākt kaut ko darīt. Un to es ļoti bieži esmu dzirdējis no cilvēkiem. Kā tu var vienkārši iet un darīt? Man ir tāds teiciens pašam priekš sevi, kur tu investē? Es varu investēt, pieņemsim, citā cilvēkā, uzmanību un enerģiju, un es varu arī investēt arī sevi. Bet ja es investēju sevi kaut kādas darbības, tad es automātiski investēju sociumā, tātad cilvēkos. Tas ir komunikācijā un miedarbībā ar daudziem cilvēkiem, ko es daru dienā, gan kā masieris, gan kā mākslinieks, gan kā treneris, kas ir mans ikdienas darbs. Jau 14 gadus tas ir ilgs laika periods priekš tādas nozares. Protams, es absolūti nevaru noliegt faktu, kad pašpilnības ceļš ir grūts, viņš ir grūts, un viņš ir jāsaprot to, ka ir jāattīsta tiešām daudzpusīgums. Man, protams, palīdzēja paša personīgā dzīves krīze, kuru es uzskatīju par savu tādu asketismu laiku, kas priekš manis bija 5 gadi, un dzīvojot vienam, daudz mācoties visu kaut ko, darot darbus, kas arī it kā daudziem vīriešiem pat liktos, tas nav man jādara, es esmu vīrietis, es nemazgāšu tur savu tēbas vai vēl tur kaut ko, lai sievieti dara. Bet tīri konceptuāli, ja vīrietis padomā par to, bet kas tur ir grūts iztīrīt māju, kas tur ir grūts nomazgāt traukus, kas tur ir grūts izmazgāt veļu, pieņemsim, kas tur ir grūts iztīrīt māju un tam līdzīgas lietas. Tās it kā liekas sievišķīgas lietas, bet ir viena nianse, kas ir saistīta vīriešiem ar sievišķu enerģiju. Ja vīrieši izkop sevī sievišķās īpašības, viņi īstenībā kļūst daudz vīrišķīgāki. Un sievietēm atkal viņa pamācās vairāk loģiku, viņa sāk saprast vīrieti. Ja vīrietis pēc savas domāšanas diezgan primitīvs, sievieti ir sarežģīta. Un vīrietis mācoties daudzējādās nianses, viņš tieši padara sevi par vīrišķīgu, un tas atvieglo jebkuru veidu komunikāciju gan starp cilvēkiem, gan vīrieti un sievieti attiecībās, ja mēs runājam, bet runājot arī vispār globāli komunikācijā cilvēkiem. Tas ir tāds mans subjektīvais, protams, viedoklis, bet es domāju, ka tas tā ļoti labi rezonē. Tu arī īstenībā forši, ka tu šim pieskāries, jo bija viens jautājums, ko es tev gribēju pajautāt, ko es vispār nekad līdz šim nebiju domājis, bet man šodien ienāca prātā, ka tu varētu būt tas, kurš var par to nokomentēt. Tu arī esi sācis mums rakstīt, bija tikko pirmais raksts par Reiki, ja kāds vēl nav apskatījies, un tu biji piedāvājis, ka nākamais varētu būt arī par vīriešiem garīgumā, un pat cik tu pats arī tik ilgi darbojies šī jomā, vai tavuprāt ir atšķirība, vai šo ceļu izvēlās vīrietis un sievieti tīri, kā šis ceļš virzās un vispār varbūt pat pieņem tavu lēmumu? Vai ir atšķirība, vai tomēr mums garīgais izaugsmes ceļš ir diezgan līdzīgs, neatkarīgi no tā, vai to iet vīrietis vai sievieti?
Es domāju, ka īsti nav liels nozīmes, pieņemsim, kurš attiecībās starp diviem cilvēkiem, ja ir attiecības, vai tas ir laulāts prārs, vai viņiem ir garīguma piesitiens vispār. Jo ņem no tāda tīrā, kailā garīguma, jebkurš ceļš ir garīgs ceļš. Pat ja viņš cilvēks dzīvo parastā racionā, ikdienas dzīvē, no sērijas no rīta piecēlos, aizgāju uz darbu, izdarīju savu darbu, atnācu mājās, dzīvoju savu tālāko dzīvi. Bet, ja mēs izvēlamies šo garīgo meklējumu, tas ir tad, kad cilvēks grib iedziļināties sevī, ka viņš grib saprast to savu iekšējo dzirksti. Mēs, kā budisti saka, mēs gribam atmodināt savu iekšējo gaismu. Budistiem ir tāda lūkšana, lai dievišķā gaisma atmostās tur, kur tās vēl nav, bet kur tā jau ir, lai tā plešās bezgalīgos plašumos. Un tad tā ir arī filozofija, pēc kuras dzīvot, kad ja mēs redzam, ka cilvēks, pieņemsim, neizpauž savu iekšējo potenciālu, tad mēs varam viņu paaicināt. Citreiz cilvēki uztver caur kritisku domāšanu kā konfrontāciju, lai gan jebkuru veidu konfrontācija vai kritika ir sazemēšana, tas, lai cilvēks nolaižās no kaut kāda sapņa, iztēles, vīzijas uz racionu, kas ir uz šī socializēšanās. Tā pašā laikā pats garīgums tieši kā tāds, viņš ir ļoti skarbs, tāpēc, kad mums Latvijā ir egoistiskais garīgums, kas ir ievazāts lielākoties no Amerikas filozofijas miedarbībā ar austrumu filozofiju. Un tad mums sanāk tā, ka mēs esam ļoti garīgi līdzcietīgi, bet egoisti. Un citiem vārdiem tas ir līdzcietīgais egoists. Bet garīgums ir tāds, kas ir harmoniska miedarbības starp diviem cilvēkiem un būt harmonijā pašam ar sevi. Tas ir tā, ka es nekaitēju sev un es nekaitēju ar to, ko daru otram cilvēkam. Un otra cilvēka attīstībai tas ir vienkārši pieņemt to, ka tev ir periods, kuru tu gribi iet tagad šādi, bet ja to šo periodu otram cilvēkam nebāzies lieki virsū, tu var dalīties, ja viņš jautā, protams, bet nebāzties virsū ar to. Tad tas garīgums var attiecībās būt ļoti labs. Otra tā skarbā daļa ir garīgumā tā, ka ir daudz sievietes, esmu sastaps savā praksē un darbā, sievietes, kas ir garīgi attīstītas, un viņas tiešām nodarbojās ar dažādām garīgām disciplīnām, un tad nonāk līdz garīgam egoismam. Viņām neveidojās attiecības, bet kāpēc tev te garīgi attīstītai būtnei neveidojās attiecības? Un atbild arī te pašā vietā ļoti vienkārši, kur tad garīgumā var ienākt vīrietis, ja viņš vienkārši var būt parasts vīrietis. Varbūt viņam jāpild tavs attiecību parastā funkcija, kas tevi sazemē, bet tas garīgais egoisms un tā ambīcija ar to domu, es taču esmu garīgs, neļauj ienākt otram cilvēkam tavā dzīvē. Un vīriešiem atkal otra puse ir, kad viņi kļūst maigi. Garīgums ir par maigumu, tas ir par iejūtību, jo iejūtība ir tā līdzcietības augstākā forma. Iejūtība ir saprast un izprast cilvēku, parunāt ar viņu, saprast, es saprotu, ka tev ir grūti, bet izmantotājiem, piemēram, viņš tev jābūt skarbam, tev jāpasaka, stop, šeit nebūs vairāk virzības priekš, es nevēlos šo, tas nav pareizi. Un ja tu esi vairāk kārtīgi to minējis, pieņemsim kādās attiecībās vai darbībās, tad to tā jāpieliek. Tu tur burtiski ar abām rokām priekšā, tas ir stop, šeit nav vairāk. Bet tad, kad mēs cilvēki saprot, tu atver tās rokas pagriez uz otru pusi, un tad tu ļauj viņam atkal nākt līdzi ar sevi. Vīriešiem no sievišķīguma ir jāsaprot to, tu esi vīrietis. Izkopt sievišķīgas lietas ir nezaudēt savu vīrišķību. Sievišķā enerģija tā ir smalkā matērija, ko mēs saucam par prānu vai kundalīni enerģiju. Dažādi tie nosaukumi ir. Bet tā ir tā smalkā, mums jātīsta jūtīgums, jutīgums savā ķermenī. Bet tas nenozīmē, ka mums jānolaiž savs ķermenis. Bet ķermeni vīrietim jārūpējas. Viņš tomēr ir šī realitātē tas muskulārais spēks, ar kuru jāiet. Ja tev nav dots šī fiziskā spēja būt muskulāram, pieņemsim, tad tev ir dota intelektuālā spēja, pieņemsim, kaut kāda. Tad tu caur to vari virzīties priekš. Tas ir mans skatījums, bet galvenais garīgumā ir nezaudēt sevi un konstanti iepazīt sevi caur 1000 darbībām. Jā, un es tieši to arī par to visu runāju, un tad es domāju, tas ir tik daudz, ko mācījies, un tu arī tā kā visu laiku runā vēl turpini par to izaugsmi. 14 gadi tiešām jau ir gan ilgs laiks, un kāda tev ir sajūta par to, ko tu zini un ko tu nezini, vai tavs pasaules redzējums un lietu kārtība ir diezgan skaidra jau pēc šīm
14 gadiem, teiksim, vai tomēr tu visu laiku ej tālāk un tā sajūta, ka, ok, varbūt es vispār saprotu vēl mazāk nekā ir. Jo man tā ir, man tiešām nav tik ilgs tas ceļš, bet dažreiz man liekas, ok, viss ir tā. Un nākamajā dienā es saprotu, tas galīgi nav tā. Tas tā ir. Es varētu teikt, ka man liekas, ka es ļoti daudz ko zinu un ļoti daudz ko saprotu, un tajā pašā laikā es bieži vien sievai saku, es neko neiedzu. Es neko nesaprotu. Man liekas, ka vienkārši ir pilnīgs hauss, un tad man ir tā, ka es pēdējo pusotru gadu, kopš es sāku gleznot, tad man ir tā, ka es daru pa dienu savas darāmās lietas, kas man ir jādara, un vakarā es aizēju lejā un es vienkārši gleznoju. Un tā ir tā mana atbrīve. Un tad, kad es esmu izgleznojies, nāk mājās, un pirms miega mēs vienmēr divi pameditējam kopā. Un tā ir absolūti normāla ikdienas rutīna priekš mums. Un mums tur nav jāaicina otru darīt. Nē, otrs pasaka, nē, es šodien gulēšu. Nu labi, guļam tad šodien. Jo gulēšana arī savu veidu meditācija. Bet tā ideja meditācijai mums mājās priekš pirms gulētiešanas ir nekas vairāk kā sakārtot savu ķermeni, sakārtot savu enerģiju pirms tā miega, lai tas miegs ir ciešāks, dziļāks, veselīgāks. Un lai tas ikdienas jēzga, kas mums nāk, lai viņi vienkārši netraucē mums. Tā ir tā kā savu veidu attīrīšanās pirms miega. Bet par zināšanām zinu daudz un saprotu daudz, bet zinu, ka ir bieži vien nonāk pie tā, ka labāk ir droši vien kaut kādas lietas, kuras tu nezināt, un tāpēc varētu vieglāk gulēt. un dažas lietas ir vienkārši jāmācās. Un tad, kad es gāju coaching tādos apmācībās, tad man bija 20 gadi, un tur bija viena lieta, tu nevari zināt to, ko tu nezini, bet tu vienmēr vari uzzināt to, ko tu nezini. Un tāpēc es uzskatu, ka tā vienmēr ir jāpilnveidojās kaut ko lasīt, kaut vai pa druskai, bet lasīt visu laiku. Un ja tu gribi attīstīties kaut kādā savā nozarē, tad ir jādara kaut kas katru dienu. Drusciņ. Mana diena ir tiešām tā sadalīta. No rīta ir pastaiga, pēc tam ir meditācija, kā ar mantrām vai bez mantrām, tam nav liels nozīmes. Pēc tam man ir savu vingrošana. Ja man tanī dienā ir citreiz paredzēts vairākas masāžas, tad es nevingroju, jo kad masēju, tas man ir kā vingrošana, līdz ar ko tad es to ķermeni jebkurā gadījumā izkustinu. Bet viens fakts, ko es vienmēr ievēroju, tas ir, lai dienā man ir kustības, ar kurām es drusciņu nosvīstu. Un to es uzskatu, ka tas ir veids, kā es uzturu savu ķermeni fiziskai veselībai, un arī vielmaiņa tiek uzturēta normāli. Un svaigs gaiss. Tas ir neatliekama sastāvdaļa manā dzīvē, tātad svaigam gaisam ir jābūt pilnīgi visu laiku. Jā. Ēdiens, viņš ir vispēdējā šķīra, varētu pat tā teikt. Viss ir attieksmē manā skatījumā. Jo tas ēdiens mums Latvijā vēl salīdzinoši ir tik ļoti labs, kad pusfabrikāts mēs, protams, varam dzīvot uz viņiem, bet principā mēs varam dabūt visu labu kvalitatīvu ēdienu un ēst un par to baigi daudz nedomāt. Tad tā ir jau tāda apzināta nevīžība pret sevi vai vienkārši muļķums, ja mēs nepievēršam savai veselībai tādu tā kā uzmanību. Jo mēs varam pateikt, pieņemsim, man būtu tagad sieva, un viņa visu laiku ēst saldumus, un es viņu varētu kapāt, piemēram, par to emocionāli, par to, kāpēc tu ēd to cukuru. Bet varbūt tas tāds periods cilvēkam, tu var pateikt, varbūt izņem pastaigāties, varbūt izdaram to kaut ko, un vienkārši novirzīt to domu no tā, kas liek cilvēkam kaut kur iekšā sevī sastumt. Jo nereti ir tāds teiciens, ka kāpēc mēs ēdam neveselīgi, vai mēs ēdam saldumus, tāpēc mums ir uzmanības un mīlestības trūkums. Jā. Vienkārši, ja to saprot, tad vienkārši pavirzīt to domu citā virzienā. Jā, ēšana jau diezgan daudz lietas mēs tā kā varam aizēst, vai jebkāda cita atkarība, principā tieši tas pats. Jā, bet mums īsti cilvēkam nevajag ēst ļoti daudz. It sevišķi no rītiem, principā man ir pusdienbrokas lielākoties. Ja man nav aktīvs, pieņemsim, fiziskais darbs, tad dienā pārāk aktīvs, viņš vairāk ir tendēts uz intelektuālu darbu, pieņemsim, kas ir gleznošana, lasīšana, kaut ko analizēšana, tad es sēdu tikai ap 1 dienā. Tas nozīmē, ka es iepriekšējā vakarā paēdu 6-7 vakarā, un es neesmu ēdis visu pārējo laiku. Jo ķermenim jau īsti nevajag, viņam jau labāk, lai viņš izstrādā to, kas viņā ir iekšā,
Un tas ir arī viens no veidiem, kā mēs varam arī ieturēt veselīgu svaru priekš sevis. Tīri loģisks tad domāšana, bet tas ir jāsaprot. Tad, kad es sāku nodarboties dziedniecību, es domāju, ka tas ir kaut kas foršs un romantisks un interesants, bet tad es sastapos ar to pavisam skarbo sadaļu, kas ir tiešām, kur tev atnāk patiešām slims cilvēks, un tu pildi, protams, to darbu ar visu naivāko cerību un sirdsapziņu, cik tu spēj saprast tanī brīdī. Bet arī to tu citreiz nevar izdarīt. Un citreiz ir bijis tā, kad atnāk cilvēki, kuri nepietiekoši labi vai pieņemsim sevi sakopuši, vai cilvēki, kuriem ir bijušas alkoholisma problēmas, vai cilvēkiem, kuriem tev ir jāpalīdz uzkāpt uz masāžu galdu un nokāpt no viņa. Tas ir skarbs darbs, ja būt par dziednieku, tādu īstu dziednieku. Un man ir paveicies dzīvē, ka es dzīvoju Kurzemē un es esmu pieredzējis to dziednieku darbu, kas ir braukt pie cilvēku uz mājām, kas ir palīdzēt, kas ir darboties ar vecāku gājumu cilvēkiem un iemācīties šo iejūtību, caur praktisku darbu, iet un uztaisīt studiju un pieņemt izvēles cilvēks, rediģējot, pieņemsim, naudas summu, kuru katrs var atļauties. Ne? Tā vēl nav pilnīga dziedniecība, tā ir izvēles dziedniecība. Tu arī jau minēji, tā kā tu jau tagad, es tā kā sākumā varbūt nedaudz uzskaitīju to, ko tu dari, bet varbūt tu ļoti daudz esi arī mācījies un ļoti plašas zināšanas, bet varbūt tagad būtu forša šī vieta, ka tu pats pastāstītu, kas ir varbūt tās prakses vai lietas, ko tu šobrīd piedāvā, ko tu strādā ar cilvēkiem. Tiešām tev ļoti plašs tas klāsts. Jā, man ir 14 dažādi certifikāti pieaugušo tādā izglītībā, kas skaitās neformālā izglītība vai interešu izglītība. Es esmu interešu izglītības entuziasts savā ziņā, varētu pat tā teikt. Un es uzskatu, ka cilvēki ar savu entuziasmu kā tādu, kas palīdz cilvēkiem izglītoties dažādās sfērās, ko mums nepiedāvā izglītības sistēma, ir fenomenāli. Tie cilvēki, kas ir praktiski sevi atraduši. Arī jūsu portāls ir tas, kurš virza cilvēku uz šo entuziasmu, lai viņš turpinātu izglītoties un lai viņš saprast, ok, es nezinu, ko es varu darīt, bet tu vari sākt improvizēt, ja tu nezini, ko tu vari darīt. Ne? Un tā es nonācu līdz masāžām. Tad, kad es mācījos reiki, es dabūju reiki meistaru un es turpināju dziedniecību praktizēju vēl šobaldē. Mācījies Japāņu tradīciju, kas ir Usui reiki, kurai man ir certifikācija pamatā, bet es arī esmu braucis uz Nepālu mācīties Tibets reiki dziedniecību, kas ir iet caur medicīnas budas praksi. Un tā ir man vistuvākā prakse, nezinu, vai tas ir aicinājums vai karmiska saikne, tam arī liels nozīmes nav, es vienkārši viņu izjūtu tieši tādu. Un tāpēc es viņu praktizēju un es apvienoju šīs tehnikas pats priekš sevis kopā un es viņas izkops esmu šo 14 gadu laikā kā dziedniecība. Tā ir enerģētiskā dziedniecība ar pieskārienu vai bez pieskārienu. Parasti tāds seans ilgs no 30 minūtēm līdz stundai, un es skatos pēc savām sajūtām, kur un kā es varu cilvēkam palīdzēt, katrā ziņā to enerģētisko līmeni iztīrīt, sakopt, salikt tā, kā es to varu. Pēc tam, kad mācījos reiki, es izgāju arī masāžas kursus pie savu skolotāju, reiki skolotāju, es izgāju antimigrēnas masāžu un viļņveidu relaksējošo terapiju. Un pa to laiku es jau sāku mācīties cigunu un taidzi, kas ir tā kā darbības ar ķermeni. Bet tā pašā laikā es saprotu, ka es gribu masēt cilvēkus, bet es pamanīju automātiski masieru tādas tā kā, problēmas, kas ir saistītas ar ķermeni, kad masierim ir tur plecs problēmas, daunas locītavu problēmas, karpālo kanālu problēmas, pieņemsim muguras problēmas, vēdera problēmas. Un tad es arī sāku vēl stiprināt savu ķermeni caur fiziskām kustībām, bet masāžas pēdējo 8 gadu laikā izstrādāju tādu, it kā es vingrotu, taidzi vingrojumus, kamēr es masēju to cilvēku. Un mentāli, ko es daru tajā brīdī, es skaitu katru kustību, lai būtu šeit un tagad. Un pirms tam, kad es vispār pieskaros jebkuram cilvēkam, es vienmēr noskaitu savu medicīnas budas mantru vairākas reizes. Un katru reizi, kad es beidzu kādu no kustībām, vai tā ir ķermeņa mugurpuse vai priekšpuse, ir nobeidzošās kustības, kad es vienmēr skaitu lūkšanas, kas enerģētiski ļauj iztīrīt visu ķermeni, neatkarīgi no tā, ka cilvēks tikko ir izmasēts. Manas masāžas noteikti ir piemērotas cilvēkiem ar lieko svaru, jo viņi ir dziļi,
viņa ir spēcīga, viņa ir aktīva. Smalkākiem cilvēkiem, protams, arī, ja tu gribi izņemt jebkuru veidu saspringumu, tas vienkārši ir vieglāka diena, es varētu tā teikt. Bet principā, jā, ka tie cilvēkiem, kam ir viss šī te daļa kakls un plecu daļa, lāpstiņa daļa saspringumu, un kājās nekustās asinsrīta un limfātiskā sistēma, kad ir sasēdusies, viņi tad tas noteikti pie manis, jo es tiešām masai ar tādu atdevu, kad es pats izbaudu pirmām kārtām, tad visu laiku jāatspēt, ka es tā saku. Un otrs ir tas, ka viņš vienkārši cilvēkam vienkārši izsit korķis, tāpēc, ka tu neesi pieredzis, ka tavu asinsrīta un tavu limfu var kustēties tik ļoti lielā ātrumā. Tā tas risks ir vienīgais, kas pastāv šādās masāžās, un viņš pastāv jebkurā masāžā, ir tas, kad cilvēkiem ar liekosvaru ir jāsaprot, ka tevi var būt biezāks asins, tev var būt dažādi trombi, un tev jāsaprot vienkārši tas ir. Un jāpieņem, un par to ir jārūpējās. Un jārūpējās, lai nebūtu trombocīti, ir tikai viena iemesla dēļ, lai tev pašam nebūtu infarkts vai insults. Un tas vienkārši jāiekaļ sev prātā katram cilvēkam. Un otrs, kāpēc tas ir jādara, tāpēc, ka, ja tu gribi izmantot masāžu, jebkura veida masāžu, tu arī samazinās masāžas riskā notikt šim procesam. Es, kad masēju cilvēku, man ir sava ētika un sava morāla tanī visā, un es vienmēr prasu cilvēkam, ik pa laikam, kā viņš jūtās. Tie ir kontrolas jautājumi, lai es zinātu, ka cilvēks ir pie apziņas, jo cilvēkiem arī jāsaprot, ka tā nav laba zīme, ja cilvēks masāžas laikā aizmieg. Viņš sevi nekontrolē, un tu viņu arī vairs nekontrolē līdz galam. Tāpēc ir jābūt, lai cilvēks var izbaudīt masāžu, bet būt pie apziņas. Un tad viņš ir skaidra apziņa, jo ja viņam kaut kas tanī brīdī notiek, viņš var automātiski uzreiz pateikt, man ir tas, un masieris var uzreiz reaģēt tālāk. Tas ir tāds saprotams fakts, kas ir jāzina cilvēkiem. Tātad dziedniecība, masāžas, un trešais tas ir treneris. Šobrīd es nevadu grupas nodarbības, es vadu tikai privātās nodarbības ar cilvēkiem. Un es viņus cenšos apvienot ar sporta zāli. Mēs, ja cilvēki ir ar liekosvaru, tad mēs strādājam vairākus mēnešus tikai uz to, lai nostiprinātu cīpslis, lai viņas izstaipītu, lai locītavs ir spēcīgs, lai uzlabotu vielmaiņu. Un pēc tam mēs tikai ejam, kad vielmaiņa ir uzlabota, tad mēs izmantojam kaut kādus fitness elementus, lai mēs dabūtu kaut kādu muskulāro spēku. Lai gan, ja pareizi vingro, fitness zāle vispār nav vajadzīga. Tur rokas kājas tiek notrenētas tā, ka maz neliekas. Un tu minēji arī pirms tam par Kurzemi, bet saprotu, ka tev ir studija Rīgā, vai visi pakalpojumi šobrīd tiek sniegti Rīgā, vai arī tu kaut kur vēl citur arī darbojies? Jā, šis gads nāk ar interesantām lietām, jo mums ir izveidojusies sadarbība ar jums, ar jūsu portālu, kur es dalīšos gan dažādiem rakstiem un domām, ko es esmu jau darījis ar pirmo reiki. Tas bija tāds ieskats, lai gan es uzskatu, ka principā es esmu diezgan skarbs un es runāju diezgan tieši par kaut kādām lietām. Man nepatīk teikt tikai to labo, es gribu teikt arī to, kas ir skarbā puse. Bet jā, šobrīd es esmu Rīgā, un Rīgā es atrodos Čaka iela 76A, tas ir praktiski blakus centram, ļoti viegli atrast. Tur man ir mana studija, kur es masēju cilvēkus un kur arī es pats gleznoju. Un šīs gleznas, protams, var iegādāties, jo tā, manuprāt, ir praktiskā tāda ezotērika, jo simbolika mums Latviju tautai ir ne tikai kā pagāniem tā ticība, bet tā ir arī tāds suģestīvs veids, kā jebkurai reliģijai afirmācija, mantra vai simbolisms, tā ir pašsuģestija. Un tad es šīs gleznas veidoju savā unikālā stilā, kas ir apvienojums ar neirografiku un Latviju simboliku, kas ir tātad balta zīmes vai rūnas, kuras es pats mācos, lieku kopā, un tad es viņas apvienoju tādā unikālā tehnikā, lai būtu interesanti vienkārši, varētu tā teikt. Un šis gads būs interesants ar to, kad būs raksti priekš jums, priekš jūsu portāla. Burtiski vakardien izveidoja jaunu lapu, kas ir disonants un konsonants, kur es... Droši vien uzreiz tev jāpaskaidro, ko tas nozīmē. Mēs visi zinām, kas ir disonants. Jā. Kas ir pretējais disonansai, tā ir konsonants. Konsonants tas ir par harmoniju un līdzsvaru. Un tā ir
to es uztaisīju tādu kā mazliet humoru lapu, bet arī kā svarīgu lapu priekš tā, lai cilvēkiem būtu pastīties skarbajā racionā, un kur mums ir disonants caur dažādiem skatu punktiem. Tāpēc tā bija vakar izveidot. 5. februārī sākās lielisks mācību cikls neirografikā kopā ar Kristīnu Sīli. Mēs taisīsim meteņu dienas maratonu, kuru mēs gleznosim neirografiskā veidā, meditēsim. Tad online tas viss notiks. Un tās būs 7 pirmdienas klātienē ar uzdevumu pārējo mājās pildīt. Un arī februārī būs, 8. februārī, ja es nešaubos, ir iepazīšanās nodarbība tādā portālā kā Dzīves elpa, kuru mēs uzsāksim jaunu vesela gada mācību ciklu, kas sauksies praktiskais radošums. Un tur būs līdz aprīlim būs 16 klātienes online nodarbības, un pēc tam viņas vedīs mūs līdz visam pārējām gadam. Tur būs, es izdomāju veselu tādu interesantu maratonu, kā iepazīt cilvēkus, iepazīt Latviju un izveidot labdarības akciju. Un tas ies caur Dzīves elpu tāds process, kur mēs pamācīsimies. Un tur es arī mācīšu un stāstīšu par to, kā mēs varam uztaisīt prakses, lai 5-10 minūšu laikā mēs savu veselību kārtībā. Tātad, ja mums ir daudz sēdošais darbs, tur būs stresa menedžmenta praksa, kuras izveidojas pats priekš sevis. Un līdz ar ko es viņu gribu iemācīt arī cilvēkiem šajās 16 nodarbībās. Un katrā nodarbībā mēs praktizēsim viņu. Tas būs elpošanas tehnikas savienot ar dažādām kustībām ķermeni. Bet, principā, cilvēks pat var nepiecelties no beņķa, un viņš sapratīs, es esmu riktīgi labi izkustējies. Super. Jā, man liekas, tā arī ļoti laba tēma, tāpēc, ka arī šo ceļu ejot, un vispār daudz arī šobrīd tiek runāts par radošumu nozīmi, un kā ir atvērt sevī radošumu, bet es zinu cilvēkiem, kas ļoti daudz dzīvojuši prātā, un arī man pirms tam tas ir tā kā, liels izaicinājums. Tā kā vispār sajūta, mani nemaz tas neinteresē, mani nemaz tas nevelk. Es negribu, man sanāk domāt, organizēt, viss tas man padodās, tas ir, bet lēnām tā kā vairāk strādājot, tu sevi nāk tā sajūta, ka tev gribās, bet tiešām, ja tu gribi, tad ir cerēsi tā kā, nezinu, zīmēt man neinteresē, tad dziedāt neinteresē, ko man darīt, bet ka ir tāds ievads, kā vispār, kā uz to skatīties un kā to sākt, tas būtu baigi forši. Nianse, plānot kaut kādus darbus arī ļoti radošs process. Cilvēkiem maksā 1000 par to, lai viņi kuģu konteinerus saplānotu tieši tādā versijā, lai viņus katrs varētu ērtāk paņemt, uzlikt, nolikt, aizvest. Tas gan, jā. Tāpēc tas ir arī ļoti radošs process. Tā ideja par radošumu ir tāda, ka cilvēkiem ir jāsaprot, kas ir tas, kas tev padodās. Un tad darīt to, kas tev padodās. Tas ir radošums. Tāpēc, ka tu radi caur to, kas tev padodās. Un tad tas ceļš arī ir vieglāks. Bet ja tu visu laiku ej pret kaut kādu negribu, tad tu iegūsti pieredzi. Un pieredzi arī ļoti vajadzīga lieta caur darbiem, kurus mēs nevēlamies darīt. Viņi paplašina mūsu apziņu, bet pieņemsim sevis izdarīt tā, jā, ir 1000 lietas, kuras man nepatīk, es vienkārši kretinē, kad viņas, ja man jādara. Bet es viņas pa minūtītei. Pa minūtītei, pa 2 minūtītēm es pārlasu un es pieradinu savu prātu pieņemt to, kas man nav pieņemams. Un pirms daudziem gadiem es izstrādāju sev tādu teicienu, pieņem nepieņemamo kā līdzās pastāvošo, bet izvēlies sev vajadzīgu. Un tā ir tā kā programma ļoti laba, kas ir, arī mēs citreiz nevaram pieņemt, kad ir bezpajumtnieks kaut kāds un vēl kaut kas, bet iemācies pieņemt to nepieņemamo. Jā, burtiski kaut kādas dienas atpakaļ es gāju uz veikalu, un es skatos, ka priekš man iet vīrietis, kurš nepatīkami oži, pieņemsim, viņam tur bija bikses caurs, un tu redzi, ka nav sakops tas cilvēks. Viņš pieiet pie kases, viņš tur ir nopircis pa 2 konfektēm, tur no kaut kādām 5 zortēm, un tur pēdējā skapēc viņš samaksājas, un tagad viņš grib nopirkt silto dzērienu turpatās. Un sanāk tā, ka es esmu otrais aiz viņa aiz kases, un es pie sevis tādā kaut kādā kriticizmā domāju, kāpēc tā, vai ne? Un tad viņš man pienāk kaut klāt, un viņš saka, klausies, tu nevari man iedot 20 centus. Un es tā pie sevis domāju, kāda starpība.
jāmācās pieņemt. Un es viņam tagad iedod to 1 eiro, nu ne nabagāks, es palikšu no tā, ne bagātāks, vai ne? Bet tu būtu redzējis to prieku tam cilvēkam. Un viņš uzreiz priecājās, ka viņš var nopirkt vienkārši melnu kafiju, un viņš tiešām iemet to eiro un nopērk savu melnu kafiju. Un es tagad eju ārā no tā veikla, viņš man grib iedot vienu no tām savām konfektēm. Un es tā veiklu ļoti izveicīgi izvairos. Es saku, būs jau labi, būs jau labi. Un pats beigās reiz viedamies. Es saku, un redz, ko nozīmē, ka iemācīs pieņemt kaut kādas lietas. Jo nokritizēt jau mēs varam, bet mēs realitātē nemaz nezinām, kas ir tie pa dzīves apstākļiem vai situācijām, kāpēc cilvēks ir līdz tam nonācis. Jautājums, ko mēs varam darīt, lai atvieglotu šo procesu tam cilvēkam. Tas jau ir atkal cits skatījums. Jā, un tas man liekas arī, forši arī, ka tu arī pateici, ka tu ieej iekšā un tev ir tā kritika, tas ir tā kā, un tas arī, man liekas, arī kopumā par pašizaugsmi, tas ir tāds, nebeidzamais ceļš, un ka, man liekas, daudzais cilvēki iedomājas, ka, tu arī runāji daudz par to garīgo ego, un ka mums liekas, ka, mēs jau stāvam visam tam pāri, bet nē, pieķert sevi pie tās domas, es atkal tā izdarīju, un vismaz dabūt to apziņu jau tajā vietā ļoti forši, jo man arī cerēs liekas, es taču zināju labāk, bet, nē, tā kā tas jau neuztaisa mūs par pilnīgi perfektiem. Jā, caur savu dēlu ļoti daudz mācos. Viņam gan nav vēl daudz gadu, viņam 7 gadi, bet caur viņu daudz mācos. Un viena no lietām ir mācīties nenobloķēt bērnā to, kas viņš var būt. Piemēram, ir zināms, ka ir ļoti daudz vecāki, kuriem patīk savu veidu kontroli pār tiem bērniem. Un ja viņi tur piepilda to viņa dienu visos iespējamos veidos ar visu to, kas pasaulē pienākums no sērijas, ka lai viņš iemācās daudzpusīgas lietas, kas ir labi. Bet vai mājās viņš drīkst izpaust sevi tāds, kāds viņš ir? Un vai vecāki komunikācijā ar šo bērnu pamana to, kas ir bērna talanti? Es zinu, piemēram, to, ka man ir tādi talanti, kādi man ir, bet es arī zinu to, pieņemsim, ka ja mani vecāki, kas ir sociuma gājums, padomu laika vecāki, teiksim tā, kuros mīlestības jau tā ir trūkums, un mums ir jādod viņiem vēl tā mīlestība. Ja viņi būtu pamanījuši mūsu talants, mums dzīve būtu savādāk. Bet mums izaugot, mums jāpieņem, mani vecāki bija tādi, kādi viņi ir. Es viņus mīlu tāpatās. Bet tagad ir mans pienākums. Un tas ir katra cilvēkam no 30 gadiem, tu var nošauties kaut vai. Bet tas ir tavs pienākums par tavu dzīvi. Tas vairs nav tavu vecāku pienākums. Un tas nav arī tavs pienākums vairs vilkt vecāku problēmas līdz savā dzīvē. Lai gan ļoti bieži ir tā, kad vecāki uzliek šīs problēmas uz šiem bērniem kā pienākumu, ka viņiem būtu jāparūpējās par saviem vecākiem, bet tas tā nav. Vecāku pienākums ir pašiem pret sevi, bet bērnu pienākums pret vecākiem tā ir izvēle. Un ja bērnu izvēle ir bijusi būt ar šiem vecākiem, būt viņiem klātesoši, tas nozīmē, ka tas ir vecāku nopelns attiecināms pret šiem bērniem. Tad bērns saka, jā, super, tas ir labi, bet tajā gadījumā bērns var arī nedarīt to. Tā ir viņa izvēle. Jo grozam mēs kā gribam, ja kurš bērns mūsu dzīvē ir mūsu vecāka nevīžība. Tā ir, jā. Tā nevīžība ir tāda, kad viņi izpaužās 2 aspektos mīlestībā, kad mēs radam šo bērnu, vai tā ir vienkārši kaisla, kad šis bērns rodās. Bet ja reiz viņš ir ienācis, tad viņš ir ienācis. Tad tev jāuzņemās atbildība. Jā, atbildība. Un tas ir arī, man liekas, es daudzreiz arī domāju par to, ka, teiksim, kāds būtu mans pašizaugsmes ceļš, ja man nebūtu bērni, un kāds viņš ir, ja viņš ir bērni. Viņš varbūt tā kā lineāri būtu ātrāks, ja es varētu kaut kur aizbraukt tur uz mēnesi, padzīvot tur, uz 3 mēnešiem vēl kaut kur, bet atkal no otras puses skatos, man ir tie bērni, un man ir 3 un 4 tikko palika, un viņi vēl pavisam maziņi, un viņi man visu laiku testē, kas ir tas, ko es esmu apgūsi un ko es tā kā nevis mentāli saprotu un iemācījusies, bet kā es tiešām to pielietoju dzīvē, vai es to esmu apgūsi. Un tas uzreiz ir tāds labs check-in tevi, kā veicās. Man šķiet, ka aizbraukt un apgūt kaut kādu garīgu tehniku ir ļoti viegli. Tas ir tiešām viegli un tas nav grūti un tas nepātrina garīgo izaugsmi. Man ļoti patīk, kā Dalai Lama teica, meditēt un kultivēt iejūtību caur meditāciju, tā ir superīga lieta. Bet īstu līdzcietību mēs sākam praktizēt tikai tad, kad mēs ejam cilvēkos. Tā ir attieksme.
Un tāpēc mans skatījums, ka jebkura garīgā izaugsme ir visātrāk tikai tad, kad mēs kaut ko darām. Man ir bijuši mirkļi un ir arī bijuši depresīvi mirkļi, kad es nezinu, ka man vienkārši viss besija ārā, un es neko negribu darīt. Bet pat tajos laikos, kad man neko negribas darīt, es tomēr sēdēju, meditēju, skaitīju savus mantras, un es pieliku sev tādu punktiņu. Ja es nezinu, ko darīt, vai es negribu neko darīt, es varu negribot kaut ko darīt. Un es daru to, kas man padodās visvieglāk. Un tibetiešiem ir tāds teiciens, kurš arī man kaut kā iesēdies. Viņi saka, ir neizglītoti cilvēki. Jā, ir, bet visi var skaitīt lūkšanas. Tā ir. Tā kā līdz ar ko, principā pat neizglītotam cilvēkam mēs varam iemācīt kaut ko, un viņš var darīt kaut ko. Un ja tu nezini, ka tu ko darīt tādu, tad dari kaut ko tādu, kas ir pavisam veselīgi. Paldies. Pavisam vienkārši. Jā, to izglītību, un man liekas, idejas ir tiem, kas ir ļoti, ļoti izglītoti, viņiem vispār šis ceļš pat ir vēl grūtāks, jo viņiem visur tā kā prāts ļoti slēdzās iekšā un mēģina tā kā to nonākt kontaktā ar sevi un sajust, pat varbūt izaicinošāk nekā dažreiz cilvēkiem, kuriem nav tā galva tik piebāsta ar visu to, kā viss notiek. Jā, pilnīgi noteikti, ka tas tā ir, un arī dzīvēs tās pieredzes, ka viņiem ir grūtāk uzņemt to ātrumu un atmest kaut kādas lietas, bet tas arī veicina tādu garīgu utopiju, tāpēc, kad viņi ir garīgi intelektuāli, arī tādi cilvēki, ne tikai intelektuāli gudri cilvēki, bet ir garīgi intelektuāli cilvēki. Un ja garīgi intelektuāls cilvēks sāk pazemot otru cilvēku, tad ir reāla problēma. Un tā ir problēma jau sociumā kā tādā, tas parāda, ka izglītības sistēma nedarbojās. Ja garīgi attīstīti cilvēki, izglītot cilvēki, sāk runāt muļķības, tā ir garīgā vardarbība. Un to nekādā gadījumā nevar pieļaut. Ja mēs runājam par garīgu, tiešām garīgu lietu, kā mīlestību, kā iejūtību vienam otram pret cilvēku. Jo, skaties, ja es pieņemsim tevi nosaukt tagad kādā rupjā vārdā, lai konfrontētu tavu emociju, kas it kā subsidētu izaugsmē. Vai tas būtu forši, tas būtu emocionāli nepatīkami, kas radītu tev pārdzīvojumu, un pēc tam, kad nomierinātos, tu padomā, nē, sava taisnība jau tur ir, vai ne? Bet otrs cilvēks rēķinājies tādā brīdī ar to tavu pārdzīvojumu. Jā, tāda manipulācija nedaudz tāda. Bet tikpat labi mēs varam paaicināt to cilvēku. Bet tu esi mēģinājis izdarīt tā? Kā būtu, ja izdarītu tā? Un tad tā mācība iet caur motivāciju. Jā, viņš jau ir tā kā gatavs, viņš ir tas savādāk. Tas ir tāds updates, ko ir jāiemācās cilvēkiem, un intelektuāliem cilvēkiem tas ir grūtāk. Vislielākais novērojums, ko es novēroju tieši starp intelektuāļiem, viņiem ir tāda pasīvā agresivitāte. Viņi neiesaistās, viņi it kā tiem parunā, bet viņi absolūti nevirza ne tevi uz priekšu, nedz arī paši kustās uz priekšu. Un tā, kad to ar viņiem es parunāju, tad citreiz liekas, nē, it kā jau augsts cilvēks, bet kāpēc es jūtos tik ļoti iztukšot? Tāpēc, kad tā inerce ir tāda, ka viņš nedod, neņem. Tas ir tā kā vienkārši viens liels tukšums jūsu starpā, tā kā, un tur ir disonance. Un tad mums jādabā konsonants, kā es saku, vai ne? Tā konsonants ir atrast tos cilvēkus, ar kuriem tu jūties labi, viegli, lērti un ej uz priekšu ar viņiem. Un tur nav jāuztraucās par to, ja kādreiz jāpasaka, ok, stop, nē, negribam, nevajag man šito. Un es to ļoti iemācījos savā dzīvē, kā empātam, tas ir obligāti jāiemācās nosprot kategorisku robežas. Ir daži koči, kas māca tieši empātisko psiholoģiju, kur iemācīties neuzņemties vainas apziņu, neuzņemties bailes no citiem cilvēkiem, jo empāts viņš to momentāli jūt. Tā ir tāda milzīga rezonance. Un citreiz arī empātiem ir agresija. Ja daudz cilvēks, kur ir bijuši agresīvi, pārbaudītu uz empātijas testu, viņš būtu visdrīzāk empāts nekā agresors, un viņš būtu cietušais no provokācijas. Jā, viņš savāc to emociju no citiem, jā. To mani kolēģi, kas arī ļoti, ļoti empātiski, un es arī ir tāds idejas, ka tu kā pilnīgi mierīgi jūties un apnāk kā cilvēks, un tu kā to vienkārši, nezinu, sāka viss skratīt, nāk vai dusmas, vai tāda panika, vienalga atkarībā no tā,
Tad pagāja ilgs laiks, kamēr es arī sapratu, ok, bet es vēl neesmu iemācījusies to nesavākt, bet vismaz piefiksēju, ka tā notiek. Jā. Tur nav jāsavāc tā enerģija pēc idejas, jo ja mēs savācam, tad mēs viņu sevī sākam iekapsulēt, kas enerģētiskā līmenī, nu, tas būs tāds no dziednieciska aspekta skatījums, enerģētiskā līmenī mēs viņu paturam savā laukā, bet tad ir jautājums, vai tev vajag savā laukā kaut ko kāds grib imprintēt tavā enerģijā. Tev nevajag. Jo sakrājoties šai enerģijai, viņa paliek blīvāk. Blīva enerģija rada mums fizioloģisks traucējums, tāpēc, ka mums emocija un doma, hormonālā sasaiste, enerģētiskā izpausme. Tanīs vietās mums var veidoties, kur būs vājāka vieta, mums veidosies akūta slimība vai iekaisums kaut kāds, jo kā to nervu sistēma visu laiku sūta signālu, tur visu laiku drab vienkārši. Un kas notiek vienā brīdī, dabīgs empāts, viņš mēģināsies atbrīvoties no tā. Mums ir daba, mums ir vingrošana, mums ir meditācija, mums ir lūkšanas, afirmācijas, nu, tūkstošiem dažādas lietas, akmeņi, piramīdas, da jebkas var palīdzēt tam visam. Bet principā jāsaprot to, ka ir jādabona enerģētiskā izlāde. Un tā, ka mēs dabonam ārā no sevis ar izlādi kaut kā, tad mēs arī dabonam ārā to negatīvo enerģiju. Un te jau ir jāsaprot, kāds veids ir tev ērtais, kā izlādēt šo enerģiju pa taisno ārā no sevis tanī brīdī, kad tu komunicē ar to cilvēku. Jo tanī brīdī tad atbrīvo gan to cilvēku, gan pats sevi. Un tur ir, lai cik arī dīvaini nebūtu, tad prāta konspekti, bet angliski man patīk labāk tas nosaukums mindsets jāuztais sev tāds tā kā barjera, kas ir tāds mazais filtriņš priekš tevis, caur kur tu filtrē, ok, tas ir pieņemam, tas nav pieņemam, kas aizskar tavu pašpietiekamības sajūtu, kas aizskar tavu pašcieņu, pieņemsim, jo tev jāsaprot, ka tas, ko otrs cilvēks runā, nevienmēr ir tevī iekšā. Tā. Jā. Bet mēs viņu uzņemam. Jā, mēs viņu uzņemam un citreiz pat tā kā tu tā kā par to, un tikai pēc tam savu, bet, ok, bet es īstenībā ne tā jūtos, ne tā domāju. Nu, tu pašpietiekamības sajūta. Es daudziem cilvēkiem, es teicu, ir fantastisks 3 pirkstu kombinācija, kā var cilvēks sev sazemēt vienlaiks, un tādā hormonālā līmenī viņš strādā, un vienlaiks tas arī darbojās tavā prāta uztveres līmenī. Un es saku, 1, 2 un 3. 3 mudras, kuras var pildīt, viņas pirmkārtām fantastiski strādās uz emocijām, tātad tu varēsi viegli pārstrādāt savas emocijas, tev būs brīva galva, tev būs vieglāk pārnesāt jebkuru stresu vai vienkārši tos prāts darbosies ātrāk. Otrs, tu paņemsi, šis ir priekš emocijām, lai sazemētos. Šīs būtu, pieņemsim, viss tās tā kā radziņas. Bet šī skaitās enerģijas mudra vai prāna mudra, viņa mums ļaus sazemēties. Viņa burtiski enerģiju novāk lejā. Un tad, kad ilgāk meditē, tad liekas, ka viņš tā kā caur navas centru, kur mums nāk tā radošā enerģija, viņš pilnīgi tā kā iztīra visu to ārā. Un tad mums vajag salīdzsvarot sevi, un tad mēs ņemam prāna mudru, kas ir šāda. Un katru, ja mēs papildam pa 10 minūtēm, tad 10 minūtes, 10 minūtes un 10 minūtes, un pietiek ar 2 reizēm dienā, tātad tu būsi veltījis stundu laika priekš sevis. Nu, fenomenāli. Un tas jau ir vairāk nekā nekas, jo es citreiz taisu tādu reliģisku pielīdzinājumu. Tad, kad mēs ejam uz baznīcu, kas mums tur jāatstāj? Nezinu, es Ieras teiciens, 10. tiesu. 10. tiesu, jā. Bet tā ideja par to 10. tiesu ir atstāt 10. tiesu veltīt Dievam. Mums māca, ka Dievs ir kaut kas ārējs, bet tā es pieņems un saku, tā nav taisnība. Tev ir jādod 10. tiesa Dievam. Tātad tas ir sevī iekšā, tātad velti 2,5 stundas dienā priekš sevis. Un tad tu sapratīsi, kas ir Dieva mīlestība. Jo tāpēc, ka tu sāc strādāt ar savu iekšējo būtību. Un 2,5 stundas, tas nav daudz laika. Ja mēs agri ceļamies, ir dienas laiki, kur mēs varam atrast šo laiku priekš sevis. Pat ja tie būtu pārtraukumos pa 15, pa 20 minūtēm. Tas ir tikai tāds racionāls plānošanas laiks, kā mēs varam plānot laiku tieši priekš sevis, priekš saviem laikiem. Jo ja mēs strādājam visu laiku tikai priekš citiem cilvēkiem, tad mums ir grūti atrast laiku priekš sevis, tad mums ir jāplāno. Tāpēc, ka tas laiks, kad mēs kalpojam tikai citiem, mēs atņemam laiku kalpot sev un ieguldīt savā
hobijā, savā darbā, savā uzņēmējdarbībā, vienalga, kas tas būs, ko cilvēks darīs. Bet ja tu atradīsi šīs 2,5 stundas kaut vai sadalot pa dienu, tu panāksi to, ka īsā laika periodā tas tavs hobijs būs tavs dzīvesveids. Un ar to dzīvesveidu tu labāk kalpos cilvēkiem, nekā, ka tu vienkārši iesi kalpot un darīt kaut ko, kas tev varbūt nemaz nepatīk. Jā, un tas arī tāds, man liekas, arī tāds vienkārši sākt. Tad, kad tu sāc, tu saproti, ka īstenībā pēc tā laika, ko tu iedod sev, tu jūties daudz labāk nekā, ja tu būtu bijis Instagramā vai noskatījies vakara seriālu vai vēl kaut ko. Vienkārši tā kā tas liekas, bet man jau nav laika, bet tiešām, kad tu sāc, tad tā notiek, tā pārmaiņa notiek īstenībā diezgan ātri labsajūtā, un tur es pat nerunāju vēl par 2 stundām, kaut vai tu sāc kaut kādu īso meditāciju, un tad tu jau saproti, tad gribās vēl un vēl un vēl, tev katru to laiku gribās sev. Tāpēc ir tāds teiciens, ka ko gan tu vari dot pasaulē, ja tu neesi sev piepildījis, bet ir sevi jāpiepilda. Un es pilnīgi noteikti varu pateikt to, ka sevi piepildīt ir tā vērts. Visi arī amerikāņu lielākie koči, kas palīdz cilvēkiem attīstīties, viņi saka, ieguldi sevi. Tas ir labākais ieguldījums, tas ir labākais depozīts, labākā investīcija. Un bija saruna tieši par šo tēmu ar vienu jaunu sievieti. Viņa saka, es nezinu, ko es dzīvē gribu. Es saku, pasties, kur tu investē sevi? Es saku, tu, piemēram, smēķē. Es saku, tātad tu investē, pieņemsim, tabaks kompānijās, farmācijā. Viņi saka, kāds sakars? Es saku, tu taču pērc cigaretes, vai ne? Jā. Es saku, redz, cigareti ir jāuzražo, kādam ir jāuzraudzē tā tabaka, pieņemsim, kādam tie no kūtīm ir jāatver tās govs čuras, vai ne, ar kurām tur apspricēs, lai saspridzinātu visus tos stumrus. Tas kā piemērs, es parasti piepušķoju drusciņ, lai izklausās nervāk. bet fakts ir pierādīts, ka cigaretē ir tikai 3% tie īstās tīrās tabakas. Ja? Kas ir pat tas pārējais? Ja? Tie spridzināti stumbri tabakas, kas ir cieti. Es zinu to, tāpēc, ka es pamēģināju izaudzēt tabakas koku, vienkārši, lai saprastu, kāds viņš izstās dzīvē. Nu, lūk, un tas ir vienkārši, tu skaties, kur tu investē. Bet ja es paņemu grāmatu, lasu viņu, es investēju tādā autorā, dodot viņam cieņu, nopērkot to grāmatu, grāmatlīcē, lai uzturētu šo informācijas plūsmu, lai es varētu investēt sev, un pēc tam es to varētu investēt saviem bērniem. Un tā ir diezgan atšķirīga enerģija. Un ja es meditēju, tā tad es investēju savai veselībai, savam mieram, savam gara stāvoklim. Nevis gara stāvoklim, bet gara stāvoklim. Mums ir tā disonance, tāpēc, ka kas ir noskaņa, tas ir tā, kā mēs noskaņojamies, un noskaņojums veido garstāvokli. Bet gara stāvoklim vajag noskaņu. Un mēs sevi noskaņojam ar tām lietām, ar kurām mēs sevi suģestējam. Tātad lietas, kas mums patīk, kas mums ir patīkams, kas mums ir pieņemams. Tas nenozīmē, ka mums ir jāizvairās no tā, kas nav pieņemams. Mēs varam skatīties uz nepieņemamām lietām un padomāt pie sevis, vai es gribu iesaistīties tanī, vai es varu atrast veidu, kā mazināt šo. Un tad mēs varam, ja mēs vēlamies, mēs varam uzrunāt cilvēkus. Pieņemsim, es uzskatu, ka mums Latvijā vajadzētu fantastiskus sociālos grūtnieču centrus. Es uzskatu, ka tā ir vienkārši fenomenāla lieta, kur sievietes, kuras gaida bērniņus un kuras nāk arī no nelabvēlīgās vides, piemēram, ka viņas var labvēlīgā vietā pavadīt 21 mēnesi, kur viņas varētu izglītoties, iegūt formālu vai neformālu izglītību. Tas ir pietiekošs laiks 21 mēnesis. Tas ir 9 mēneši, kamēr viņi nesā bērniņu, un vēl gadiņu pēc tam, kad bērniņš ir piedzimis. Daudz sievietes nezinu, kā parūpēties par bērniem. Šādos centros viņas varētu parūpēties par bērniem. Tur būtu speciālisti, kas palīdz, visa veida speciālisti. Un mēs mainītu visu pasauli, mēs mainītu savu nāciju ar to. Jā, tas ir man, es arī izgāju ar bērnu piedzimšanu cauri tādai diezgan lielai krīzē, un tas ir interesanti, jo kamēr tu gaidi to bērnu, tev visu laiku stāsta, kā gatavoties dzemdībām, tev jāaiziet uz elpošanas kursu, vēl kaut kā gatavoties tam fiziskajam notikumam, kas, protams, arī ir svarīgi, bet īstā lieta sākās pēc tam. Un tad, kad es izgāju ātri cauri ne ātri, bet vienai uz otras 2 grūtniecībām, tad es sapratu, ka vēl man tie
bērni ieslēdz visas manas bērnības traumas, un tā kā viss, kas man likās, man viss ir ļoti kārtībā, tad man vienkārši sāka nākt downloadi no bērnības kaut kāda tāda situācija. Tas, sapratu, man īstenībā tur vajadzēja ar sevi pastrādāt kārtīgi vispār, pirms es sāku tos bērnus, nu, tā kā plānot, jo viņi tā kā mazi triggerīši visu, kas tev bija tā kā paslaucīts kaut kur zem, vai aizbāz skapī, viņi vienkārši visu nāca ārā, un tā fiziskā dzemdības no tā visa, tas ir maza daļa, bet tā kā šobrīd tā kā viss tas uzsvers ir uz to, un pēc tam uz handlingu un vēl kaut ko, bet lielākā daļa, tas lielākais grūtums sievietēm pēc bērniem, tas ir tā fiziskā daļa, tas tiešām te, bet tas viss, kas notiek tavā iekšējā pasaulē tajā laikā, un tu ļoti, ļoti viens jūties īstenībā, pat neskatoties to, ka tev ļoti daudz cilvēku apkārt. Vīrietis, teikšu godīgi, vīrietis to nevar nekad īsti saprast. Tās, kurš, nu, viņš nevar to saprast, kā tas ir, ka tevi aug bērns, un to vīrietim vienkārši sev jāieliek galvā. Tu to nevari saprast. Tu vari vienīgi saprast kaut kādu maziņu daļiņu, tā, ka tev ir kārtīgi piebāzts vēders ar ēdienu, un viņš ir riktīgi uzpūties. Un tas ir vienkārši, tu vari saprast to apaļumu un resnumu, bet tas ir viss, ko tu vari saprast. Tu nevari saprast nevienu nedz emocionālo, nedz hormonālo pārmaiņu, kas notiek tādā ķermenī sievietes. Saprot? Es to kā vīrietis saprotu, tāpēc man liekas tas ļoti unikāli, kad ir vajadzīgs šis atbalsts. Man paveicās dzīvē iziet geštalterapijas tādu kursu, kas ir vecāku narcistiskās traumas. Tas ir laiks, kad pirmais gads, pirmie 12 mēneši, kad no bērna piedzimšanas, kad bērns iegūst tieši vecāku narcistiskās traumas, tāpēc, kad gan izglītības dēļ, gan iejūtības trūkuma dēļ mēs principā savstarpēji tur ņemoties, daroties, mēs ieliekam bērnā caur to brīdi, kad viņš sāk uzsūkt visu informāciju pirmā gadā, un tas ir viņa drošības sektors. Un ja mēs sagraujam šo drošības sektoru, tad tas ir diezgan briesmīgi. Fiziski sāpju slieksni, varbūt zaudējot kādu ķermeņdaļu, vīrietis varētu saprast kaut kādu sāpju daļu, kas ir saistīta ar sievieti, kad viņa dzemdē bērnu. Tikai tādā aspektā vīrietis varētu izprast sāpju daļu, bet nekādā citādākā, jo tev burtiski izsaplēš. Un tad pēc tam visam ir jāsadzīst, jāsaveidojās atpakaļ tādā ķermenī, kur vīrietis principā lielākoties ne jau izturās ar tādu cieņu, viņš izturās ar savu, tā kā, nu, tu esi man sieva, tu man esi vajadzīga, man ar tevi ir jāpamīlējies, lai es varētu turpināt savu dzīvi. Un tas ir tik primitīvi. Lai gan realitātē sievietē ir vajadzīgs ļoti milzīgs laiks, lai viņi varētu fiziski atgūties, emocionāli atgūties. Un tas pirmais gads ir svarīgākais, kad vīrietim jābūt blakus. Piemēram, savā pirmā laulībā es to daudz nesapratu, bet tagad, kad mēs esam otrā laulībā un man sieva gaida bērniņu, un es saku, bet davai aizējam uz kursiem, es aiziešu kopā ar tevi, lai viņa sajūt to klātesamību, to ieinteresētību no vīriešu puses, kad, tu arī interesējies par tādām lietām, tas gan ir forši. Parūpēties par to laiku, kamēr gaidam, jo jūs jau gaidat kopā. Tas nav tā, no sērijas, tas skarbi izklausīsies, piedod, iebāzt, izvilkt un pataisīt sievietes stāvoklī nav grūti. Jā, kāds. Tas ir patīkami, bet tas nav grūti. Bet tā atbildība, kas nāk līdz ar to, tas ir pavisam citādi. Jā, un to vispār to nevar saprast, kamēr tu neesi līdz tam, nu, tā kā nonāk to arī var tā kā konceptualizēt, bet tā, kad tu to piedzīvo, tad tas vispār nav nekas tāds, par ko tu, es arī par bērniem visu zināju līdz tam, kamēr man bija bērni. Tagad jau es vairāk neko nezinu. Neko nezinu, jo vairāk augu, jo mazāk es saprotu. Mēs esam jau citreiz tā mājās smējamies, un viņi arī saka, to, es saku, mīļāk, kad tu piedzims mūsu bērniņš, es saku, tu redzēji, tas ir viss savādāk. Ar katru bērnu tas ir unikāli un savādāk, bet ļoti daudz konceptus, pareizības tieši koncepti, kas mums liekas tik ļoti pareizi, viņi vienkārši pazūd tādā brīdī. Tu nevari sev savākt, tu nevari savākties, un tas ir grūti, un tam ir vajadzīgs atbalsts. Un tāpēc man pie pirmā bērna dzimšanas, un pie dēls piedzima, tad man radās tā doma par šiem grūtnieču centriem, kad tā ir konceptuāla lieta, kuru vajadzētu attīstīt sociāli un politiski jebkurā sfērā. Jā, jo tā daudz tiek runāts par to, kad mums arī Latvijā, ka vajag vairāk bērnu un sabiedrība noveco, bet tie izaicinājumi kaut kā, kas ar to ir
saistīti reāli, man liekas, tāds reāls atbalsts salīdzinoši mazs vai pat nekāds. Jo nav jau runa par tiem tur 100 vai 105 eiro pabalstā vai 20 vai 25 eiro. Tad tie ir pavisam citi izaicinājumi. Tā nav nauda, ko cilvēki pirmkārtām dzīvot vai izdzīvot, tas ir skaidrs saprotams. Un, jā, es domāju, ka mēs vienkārši dzīvojam tādā, es skarbi tas izklausās, bet mēs dzīvojam tādā verdzības laikmetā, kas ir, ko sauc par brīvo darba tirgu, bet mēs varam, ja mēs esam atklājuši sevī kaut kādu īpašību, ar kuru mēs varam pelnīt naudiņu, tad mēs varam skatīties, kā sevi notirgot. Un cits iet nodarbinātības darbā, kas ir kalpot kādam citam, kas arī nav slikti, ja tas ir labi atalgots darbs, un kāpēc gan ne. Bet, ja es paskatos sistēmas darbu, man sievas skolotāji, kā tur tas viss notiek, tas ir pavisam savādāk. Un nevienmēr tas ir krāšņaini un patīkami. Nē, skolotājus es vispār nezinu, kā tas ir ārkārtīgi pirmkārt sistēma un tur ne monetāra atlīdzība arī, man liekas, šobrīd ar vecākiem, ar bērniem un ar visu tā kopējā miedarbība un vide ārkārtīgi izaicinoša. Viņi ir izaicinoši, ļoti izaicinoši. Arī savā darbā es sastaps cilvēks, ar kuriem arī ir izaicinājums. Jo man ir, kā es minēju, man ir ētika, pie kuras es ļoti pieturos. Un mana ētika balstīta uz to, ka es cienu un mīlu savu sievu, pieņemsim. Un pie maniem lielākais kategorijas ir sievietes, kas nāk uz masāžu, nevis vīrieši. Bet man ir tolerants principi, kas ir, pieņemsim, tur intīmās vietas ir jābūt apsektām, un viņas nedrīkst būt atkailināts, un ja man kādreiz citreiz pat saka, bet man tas nav kā traucēks, man jau īstenībā vienalga. Jo man kā cilvēkam, pieņemsim, es uzskatu, nav jāskatās pirmā kārtā, tās ir tavas intīmas vietas, sargi viņas saudzē. Un tā ir tā kā pietāta, un tā ir cieņa cilvēkam pašam pret sevi. Pat ja viņš jūtās brīvi un uzticās tam meistaram, tad šim aspektam vajadzētu stiprināt šo uzticību, nevis šķelt. Jo intimitāte, un tas intimitāte ir arī kailums, kā cilvēka kailums, tā arī ir intimitāte. Viņu mēs atklājam tikai tiem cilvēkiem, ar kuriem mēs tiešām ejam šīs intīmās attiecībās. Pārējā laikā šī iekšējā intimitāte, arī seksuāla rakstura attiecības cilvēkiem, starp diviem cilvēkiem, vai tas ir vienzimuma attiecība piekritējs vai dabiski tā, kā tas ir heteroseksuāls cilvēks, pieņemsim, šīs intīmās lietas mēs tomēr turam savā iekšienē, bet mūsdienās ir tā, ka sanāk šobrīd, kad ir visāds arī pasākumi, kas ir, lai atbalstītu vienzimuma attiecības, piemēram, ir pārgājis jau par šovu, kas ir, pēc būtības es uzskatu, kas ir pretdabīgi, jo būtu interesanti, pieņemsim, ja mēs ieliktu divus vienzimumu pārstāvis cietumā un pateikt, uztaisiet bērniņu. Sieviete varētu vēl nosuģestēt sevi uz to. Ir tādu pierādījumu un zinātniski, ka sieviete var palikt stāvoklī. Bet ar vīrieti tu diemžēl nevarēsi. Tu groz kā grib, viņš stāvoklī nepaliks. Un tas ir pret dabu. Un tā nav. Tā ir vienkārši izvērtība un tā ir psiholoģiska trauma, kur nav izprast un tā nav izārstēta cilvēkam. Lūk. No tāda skatījuma. Bet tas arī mūsu to, ko tu minēji, pieņemsim par sabiedrības novecošanu un par to, kad vajag vairāk bērnus. Otrs projekts, kuru es savā galvā biju ielicis un izdomājis, ir tādi dvēseļu parki. Jā, tā ir fantastiska ideja par to, lai mums nebūtu vairāk kapu. Mēs dzīvojam ļoti daudz pagātnē, kur mēs ejam un tā kā kopjam tos kapiņus un tam līdzīgi, lai gan realitātē tur apakšā jau vairs nekas nav. Tas viss ir sapūs un satrūdējis un tam līdzīgi tas ir nevajadzīgi. Un tas ir kaitīgi ekoloģijai. Un, ja mēs ņemam par dabu, tāpēc, ka cilvēka pīšļi, viņi ir mūsdienās jau tik netīri pēc būtības, ka mēs praktiski piedrazojam paši savu zemi. Un tad, ja mēs paskatāmies, cik daudz kapu mums ir, tad tas ir vienkārši prātam neaptveram. Tad sanāk, ka mēs dzīvojam uz skeletiem savā ziņā. Jā, un to laiku, ko investē, dodoties uz tiem kapiem, varētu investēt sevi, un tas gan dzimtai, gan sabiedrībai, gan vispār mūsu kopējai telpai būtu daudz labāk. Ko tad es domāju tos dvēseļu parkus?
Iedomājies koncepciju, ka cilvēks, kurš ir nomiris, viņš ir kremēts. Ģimene saņem pelnu trauciņu. Un tagad izroc bedrīti, ieber šos pelnus un uzstāda pa virsu koku. Un tev vienmēr būs kur aiziet pie dzīva tuvinieka. Un kas būs dabas resursi, kas tev sinhronizēs, kas būs ekoloģiski un kas būs mūsu atmosfērai vajadzīgs, jo koki praktiski ir tie, kas veido šo atmosfēru. Jā. Es domāju, ka tas ir pilnīgi cits koncepts. Tagad man sieviete teica, es saku, tā, kad es nomiršu, man ir kremēt un pa virs ābeli uzstādīt. Viņa saka, kāpēc ābeli? Es saku, tāpēc, ka pavasarī es tev vienmēr ziedēšu, un rudenī es tev došu ābols, un pa ziemu es vēl tev barošu. Jā, dzīve turpinās, tā kā pilns cikls, kaut kas beidzās, kaut kas atkal pilnīgi dodoši sākās. Un tā ir tā ideja par tiem dvēseļu parkiem, veidot tādus parkus, pirkt nekustamo īpašumu, varbūt kādam ir un kādam patīk šī ideja. Tad ļoti forša ideja. Apvienot, un tad tie cilvēki, kur vēlās, tad vienkārši šos pīšļus iebar zemē, uzstādam koku, var izveidot parka koncepciju, var salikt beņķiešu, un vienīgais, ko pie katra koku noliek, plāksnīti, kas tur ir apglabāts, un izveidot aplikāciju digitālā veidā par konkrētu parku, kur cilvēki var vienkārši digitāli pieiet, reku, mans vectētiņš ir apglabāts tur, un es varu pieiet pie tā koku un pasēdēt. Man viņš bija mīļš. Tad, kad man nomira mamma un tētis, viņi tā kā viens aiz otru ļoti ātri, vienlaicīgi, principā, kā piedzima bērni, tad mēs arī tā kā neatceros, ko mēs toreiz runājām, stāstīja arī toreiz, ka arī senie latviešu tās tradīcijas bija dažādas, kā rīkojās ar mirušajiem tuviniekiem, bet viens no tiem variantiem tiešām bija kaut kur stādīja tikai paši tuvākie zem kāda koka, un viņi turpat nebija ne plāksnīte, protams, tādā laikā ne krustiņš, nekas, bet to vietu zināja tikai paši tuvākie, jo viņi uzskatīja, ka caur to vietu ir arī piekļuve tai dvēselei, tam cilvēkam, un tas nav nemaz visai pasaulē jāzina, ka pietiek, ka tiešām zina paši tuvākie, un tad viņi vajadzēja gāja pie tā koka parunāties vai pabūda, bet tas nebija tāds, to es nebiju dzirdējusi līdz tam, bet principā ļoti, ļoti līdzīgi. Tā kā varbūt pat plāksnīti var nelikt, pietiek, ka mēs katrs zinām, pie kura koka jāiet. Jā. Koki jau pēc idejas viņi skaitās, ka viņi enerģētiski un fiziski saistīti. Viņi jau satur arī savā ziņā to zemes garozu. Bet kāpēc ir vajadzīgs tās plāksnītes un tā aplikācija, manā prātā, tas ir iet līdzi laikmetam. Tas ir pirmām kārtām. Un otrām kārtām, tāpēc, ka tad nevajag ķildoties ne ar vienu reliģijas pārstāvu. Protams, reliģiskā koncepcija ir vēl joprojām rakt līķus. Bet tas atvieglotu visu bēru pasākumu, un tas būtu daudz patīkamāks, kad mēs tiešām veidotu. Jo, ja paskatās no pirmsākumiem Bībeles, bija ēdenes dārs, tie bija dvēseļdārs, tātad tur bija tās dvēseles, no kurām viss radās, saproti, jo pārējais viss process ir tikai blakus produkts radošam procesam. Un ja mēs paši radītu šo atmosfēru, mēs arī radītu labākus dzīvesveidus. Uzkopt šos parkus ir tieši tāpatās, kā uzturēt kapus. Uzturēt kapus ir vēl dārgāk. Tas tāds divas koncepcijas, kuras uzskatīt ļoti svarīgas Latvijā. Un es ceru, ka kādu dienu atradīsies arī cilvēki, kas būs līdzīgi domājoši, un šie projekti varēs aiziet kaut vai solīt pa solītim, vai paņemt kaut vai ideju un integrēt lēnām tos sabiedrībā, jo principā pie kopējās politiskās un reliģiskās apspiestības, lai cik arī tas neizklausītās, mums viņi tomēr ir, mēs varam palīdzēt šīm apspiestības sistēmām pašām atvērt sevi un izmantot viņas pašas priekš tam, kas arī kalpos viņām. Pēc tam tā politika varēs funkcionēt labāk, kad cilvēks ir priecīgāks. Kad viņš dara to, kas viņam labāk padodās, viņš ir ienesīgāks valstī. Jā, tas tāds. Ticīgs cilvēks arī kļūst ticīgāks, kad viņa ticība netiek manipulēta nekādā veidā, bet ka viņa tiek virzīta uz šo attīstību. Ja mums nemācītu bailes un vainas apziņas vai visu laiku nerunāt par miršanu, mēs mazāk runātu par slimībām. Ja mēs nevis runātu, kad tu nomirsi, nē, tad, kad tu nobriedīsi. Kas tad notiks, kad tu nobriedīsi? Tu transcendentēsi. Ko nozīmē transcendentēs? Tavs ķermenis būs nolietojies, viņš būs savu dzīvi nokalpojis, lai kāda ir arī pieredze, pēc tam tu pāries smalkajā matērijā. Tu pāries dvēseļu pasaulē. Pilnīgi cita koncepcija. Bet
es domāju, tev Dvēseles dārzi ir diezgan reāls projekts kaut kādā tuvējā desmitgadē, jo tomēr aug to cilvēku skaits, kam pat nevis pat pieņemamāks, kas reāli saprot to, ko tu saki, to transcendenci, un viņi saprot, ka tiešām tas vairs nav tā kā teorētisks koncepts, bet ka arvien vairāk cilvēki nāk, kas tiešām iemieso to sajūtu, un viņi pat zina, viņiem varbūt ir kaut kādas pieredzes, kas pierāda to, ka, nē, mēs tur nebeidzamies to miršanu, tāpēc tas pat nav, es domāju, utopisks projekts. Tas nav. Viņi reāli arī pastāv. Šobrīd jau ir tāda pasaulē. Man draugs bija, kas man kaimiņos dzīvo Durbē, kur man laukumā ir. Viņš ir bijis Vācijā pie tādiem parkiem, kur jau kaut kas tam līdzīgs tiek veidots, un Itālijā ir kompānijas, kuras piedāvā tev tos pīšus jau savienot tādās tā kā kapsulās, kuru tu vienkārši iestādi zemē, un no viņas izaug koks. Tā kā ir, un mums, bet es skatos tā lokāli, mums Latvijā ir tik ļoti daudz audzētājus, koku audzētājus un tam līdzīgi. Tāpēc, principā, mēs varam paprasīt viņiem šo palīdzību, un tas būtu arī sava veida bizness kādam, kurš ar to gribētu nodarboties, jo, lai arī cik skarbi tas neizklausītos, bet tā ir realitāte, cilvēki dzimst un cilvēki mirst, un tas ir normāli. Tā ir, jā. Juri, mums arī lēnām ir laiks uz beigām, mums bija pa vidu diezgan daudz komentāri, ko es nepaspēju tā kā nolasīt, bija vairāki par... ka pirmkārt patīkam tev klausīties, un paldies tev par šo, un Eglīte arī rakstīja, ka 100% tava ir pat labākā masāža, uz ko viņa bijusi, un ļoti ilgojās atkal aiziet pie tevis uz masāžu, un tad bija no Ilzas komentārs par to, ka neizglītoti cilvēki dažkārt ir pat daudz viedāki, un no Rūmas Education bija, ka tāds pozitīvais rebelisms no tevis nāk. Prieks dzirdēt. Tā kā paldies tev vēlreiz, un mums cilvēki arī šodien ir darbdiena, un cilvēki, kas pievienojās vai tikai tagad, vai nevarēja visu noklausīties, mēs arī šo ierakstu saglabāsim uz mūsu sienas, un dažu dienu laikā mēs viņu arī uzliksim YouTube'ā, un tad pēc tam arī YouTube'ā, ja kāds grib noklausīties vai arī padalīties, to ir daudz vērtāk izdarīt nekā ar Instagram, kur tā siena ātri aizbīdās. Bet pašā noslēgumā es vienmēr visiem vēlreiz pajautāju, tā kā, vai tu vari vēlreiz tā kā īsumā pastāstīt, kas ir tie pakalpojumi, ko tu piedāvā tagad, un vēlreiz tās aktualitātes, kas ir gaidāms tuvākajā laikā, un tev diezgan daudz tur projekti šogad jau ir saplānoti. Jā, tad tas, ko var iegādāties vai pie manis no pakalpojumiem, tā ir masāža, muguras vai pilnķermeņa masāža, mugura pusstunda, pilnķermeņa stundu, tas ir viens aspekts. Otrs ir tātad šīs gleznas. Es viņas uztveru par praktisko pašsuģestiju, tāpēc viņas ir tādas apzināti taisītas lielākoties katram cilvēkam individuāli. Tas ir tāds otrs aspekts. Un enerģētiskā dziedniecība un treniņi. Tātad es maz dodu konsultācijas, man patīk strādāt. Tāpēc es nedodu konsultācijas. Ja gribi, tu nāc uz kādu procesu un pie reizes es tev pakonsultēšu, pastrādāju. 2 vienā. 2 vienā, jā, tā kā tas būs daudz vērtīgāks laiks un ieguldījums pašam priekš sevis. Un šogad ir paredzēti jau 2 projekti. Viens ir saistīts ar neirografisku zīmēšanu kopā ar Kristīnu Sīvu. Tas sāksies 5. februārī, un 8. februārī būs dzīves elpā projekts, kurš būs 16 nodarbības online, kur mēs darbosimies tieši par praktisko radošumu. Tur varēs apgūt tā saucamā stresa menedžmentu, kas ir priekš sevis. Un pievērst tos 16 stundas priekš saviem projektiem. Un tāpēc ir aicināti jebkura rakstura cilvēki, ko tu proti darīt, vai kas ir tas tavs interesi, piedalies, un mēs tad darbosimies. Jo es par šīm 16 nodarbībām taisīšu kaut ko unikālu, kas nav darīts iepriekš Latvijā. Un pēc šīm 16 nodarbībām katram dalībniekam būs iespēja piedalīties interesantā labdarības akcijā, kas būs apceļo Latviju, nevis pasauli, bet satiec dažādus cilvēkus, un pēc tam mēs izveidosim vienu lielu kopīgu gleznu no 16 nodarbībām, ko es uztaisīšu, un tad mēs izdomāsim, kam viņi ziedot. Ļoti skaisti. Un es saprotu, ka arī šīs abas nodarbības, principā tā tieši nodarbība daļa, viņas notiks online, vai ne? Tā kā jebkuram pieejamas, tas nav tikai Rīgai. Okay. Jā, tas ir visai pasaulē pieejamas. Super. Un
uz abām programmām, abiem kursiem var arī pieteikties tev rakstot, ja tas ir Jā, noteikti var droši rakstīt man, un tad es tālāk novirzīšu, pie kura cilvēku tur jāpierakstās, vai kur tas tālāk tā virzība notiek. Bet, ja nezinu, kam rakstīt, tad var droši man rakstīt. Un, cik man zināms, arī tās mācības nav tik trakoši dārgas, un ir arī jāsaprot, ja mēs gribam sevi kaut ko investēt, mums ir arī jāparūpējās par to, lai tie, kas velta laiku mums, lai arī viņi varētu dzīvot un pilnveidoties tālāk. Jā, tas ir par to arī, ko teici, kur mēs investējam, un arī jūs, tā kā, kad viss, man liekas, daudzas problēmas arī veselības sākas no tā, ka mēs lejam no tukša trauka, kā man pasniedzējs teica, un tam traukam, kurš dod, viņam ir jābūt pilnam, lai viņš tiešām kvalitatīvi varētu dot. Tā ir. Paldies tev. Paldies, Juri. Pirms sarunas tu man teici, lai es tev uzdodu jautājumus, jo tad tu atbildi skaidri un konkrēti uz jautājumiem, bet mums tā saruna, mums sajūtīja, mēs varam doties visos virzienos. Mums viņa ļoti forši viegli gāja ar tevi. Paldies tev, Mīš. Paldies tev. Un, jā. Paldies visiem, kas klausījās. Tūlīt saglabāsim sarunu uz mūsu sienas, jo pēc dažām dienām būs arī YouTube un arī mūsu mājaslapā pēc tam būs pieejams. Var arī uzmeklēt vienkārši Juri, un tad būs pievienots arī tavam profilam links. Un vēlreiz paldies tev un visiem, kas klausījās, un par komentāriem, un arī ieteica Juri kā labāko masieri, un ka ļoti forši tevi klausīties. Tā kā paldies, ka atnāci. Paldies, ka uzaicināji. Paldies. Ar tā visiem.